ir piektdienas 9. oktobra pēcpusdiena, un Siguldas koncerta zāli Baltais flīģelis pieskandina dziedātāju balsis, mūzikas instrumentu skaņas un pēdējās diriģentu norādes. Šeit notiek kora un stīgu orķestra ģenerālmēģinājums pirms vakara koncerta. Šis koncerts noslēdz gadu ilgu kultūras apmaiņas projektu Latvija-Norvēģija atklāja tautas mūzikas tradīcijas, kurā piedalījās gan Siguldas jauniešu kameru orķestra, gan Nestunas stīgu orķestra jaunie mūziķi. It's been really fun. Yeah, it brings a lot more out of my kids than we get at home, you know, practicing in the same room every week and then traveling here and being with all these kids. And they're really enthusiastic learners here, you know, so they've been just lovely. It's been a pleasure, really. Projekta laikā iestudēta kopīga koncerta programma, apvienojot latviešu un norvēģu tautas mūziku, kā arī slavenā norvēģu komponista Edvarda Grīga kompozīcijas Stīgu orķestrim. We also have a strong song tradition in Norway, but the thing is, today, when most people, young people today, what do they do in their free time? They don't sing in choirs. They watch television or sit on their computer. So somebody in the Oslo Culture Department, politicians, they found out that what do we do with this? We call it to blow dust off the old song tradition. Projekta ietvaros notika 3 koncerti, viens Norvēģijā, Bergenā un 2 Latvijā, Cēsīs un Siguldā. Apvienotajam stīgu orķestrim abās valstīs pievienojās arī vietējie kori un uz skatuves kāpa vairāk nekā 100 bērnu un jauniešu. Ar jaunajiem mūziķiem strādāja diriģenti Ilga Ščendere, Solveiga Vītoliņa, Sāra Vanga un Pēteris Plūme. Mēs tad vēlamies atspoguļot gan latviešu muzicēšanas, tautas muzicēšanas, gan Norvēģijas tautas muzicēšanas pamatvērtības un simbolus. Un, kas attiecās uz latviešu mūziku, tad mēs uzskatām, ka tie dziesmu svētki, tā ir akapela dziedāšanas tradīcija, tā ir tautas dziesma. Un turpināsim mēs ar norvēģu tradīcijas atspoguļojumu. Un šeit norvēģu tradīcija vairāk saistās ar violas spēli, konkrēti mēs pieminēsim Hārdangers violi, un kā šīs te skaņas ir norvēģu komponisti ietvēruši mūzikas tēlos. Projekts devis iespēju gan latviešu, gan norvēģu jaunajiem mūziķiem nevien papildināt savu skatuves pieredzi un pilnveidot muzikālās iemaņas, bet arī mācīties strādāt internacionālā vidē un iepazīt jaunus draugus. Es domāju, ka pateicoties šim projektam, mēs atklājām ļoti daudz līdzīgas lietas starp Latviju, latviešiem un norvēģiem. Droši vien arī tas liek mums aizdomāties, ka faktiski mēs esam pēc mentalitātes vairāk skandināviska tauta nekā dienvidnieciska. Īpaši šim projektam komponisti Emīls Zilberts un Imants Zemzaris radījuši jaunus aranžējumus vairākām latviešu tautas dziesmām. Tā kā mēs orķestri sastapās ar repertuāra trūkumu un to, ka latviešu tautas dziesmas nav stīgu orķestriem piemērotās aranžējās un vēl ar kori, tad šī projekta ietvaros tika radītas 13, ja nemaldos, jaunas aranžējas latviešu tautas dziesmām. Un šīs dziesmas jau skan tagad orķestru repertuāros, un tad mēs esam priecīgi par to, ka tas būs tāds papildinājums latviešu stīgu orķestru bibliotekai. Projekts Latvija-Norvēģija atklāja tautas mūzikas tradīcijas, īstenots ar mērķi veicināt starpkultūru sadarbību starp abu valstu jauniešiem, motivējot viņus turpmākajai muzikālajai darbībai un veidojot dziļāku izpratni par katras tautas nacionālajām vērtībām.